Es mēģināšu pastāstīt nedaudz par Zabbix. Kurš ir dzirdējis par Zabbix? Nu tā gandrīz visi. Kurš ir nedaudz lietojis Zabbix? Arī, jā. Okay, ļoti labi, jo patiesībā man tie daži slaidi vairāk ir ievads un vairāk tiešām mērķēt uz cilvēkiem, kuri Zabbix nekad tā īsti nav lietojuši, pēc tam varam arī vairāk par tehniskām lietām parunāt un nedaudz detalizētāk. Kas tad īsti Zabbix ir? Principā Zabbix tiek definēts kā enterprise vai korporatīvā līmeņa uzraudzības vai monitoringa risinājums. Par to enterprise vai korporatīvā līmeņa bieži ir tā, ka šie risinājumi ir ārkārtīgi sarežģīti un nenormāli dārgi. Ir tā cerība, ka Zabbix pirmkārt viņš nav pārāk dārgs, jo tas ir open source risinājums, līdz ar to sākotnējai lietošanai tas ir bezmaksas. Otrkārt, Zabbix nav pārāk sarežģīts uzstādīšanā, salīdzinot ar dažiem citiem īpaši lielo uzņēmumu, salīdzinot šādiem monstroziem risinājumiem. Zabbix ir atvērtā pirmkārt, jeb open source programmatūra, un par to nedaudz vairāk pēc brīža, bet Zabbix arī ir piemērots un tiek izmantot daudzos ļoti lielos uzņēmumos. Ja jūs paņemsiet pasaules lielāku uzņēmumu kaut kādu tur top 50, tur būs diezgan daudz Zabbix lietotāji tajā topā. Pat top 10 būs diezgan daudz. Zabbix, principā, ar Zabbix var uzraudzīt vai monitorēt jebko. Vai grūtāk, vai vieglāk, bet jebko. Par to brīvo un kāpēc tas varbūt ir svarīgi. Tātad Zabbix ir tas, ko bieži sauc un standartā sauc par free software ar lielo F angliski, vai arī tad, kad šī definīcija kļūst jau nesaprotam, kad to visi sāk izmantot pēc kārtas, tad to ka mums ir bezmaksas, bet komerciālā it kā, tad tiek arī lietots tāds termins kā īsta open source programma, jo daži jau tādu neīstā sāk reklamēt. Tā neīstā savukārt, kas ir daudz risinājumi, ir tie, kuriem ir pirmā daļa jums būs open source bezmaksas, bet pēc tam jūs gribēsiet kādu sakarīgāku funkcionalitāti, pilnāku funkcionalitāti, tur būs maksas versijas, maksas plugini, un to bieži arī mēdz saukt par open core. Pirmais tā teikt, dūriens bezmaksas, pēc tam jau jūs iesiet pie tā paša vendora. Un tās izmaksas bieži aug ļoti tā nepārāk draudzīgi šādiem risinājumiem. Tātad daļa koda licencēta brīvi, līdz ar to viņi sevi reklamē kā open source un free software. Rezultātā jūs samaksājat diezgan daudz, lai brīdi, kas slēgat šo programmu izmantot reālām vajadzībām. Šādi risinājumi ir diezgan daudz. Tas pats Puppet sistēma pārvaldībai, patiesībā OpenCore, tas pats Nginx web serveris pirms kāda gada vai no jau 2 bija open source, kļuva par OpenCore. Man šķiet, ka Chef no sistēma pārvaldības risinājumiem atkal ir tas pats OpenCore. Noteikti vēl daudz tāds var piemeklēt piemērus. Ja jūs redzat kaut kur reklāmas, ka ir Enterprise version, Premium edition, kaut kāda tur maksas pluginis īpaši svarīgai funkcionalitātei, padomājiet, vai jūs gribat kļūt atkarīgi no šī ražotāja, jo patiesībā, viens no iemesliem, kāpēc open source risinājumi ir tik pievilcīgi, īpaši lieliem uzņēmumiem, ir tas, ka samazinās atkarību no izstrādātāja. Izstrādātājs vairs nav spējīgs jums diktēt cenu, nosacījumus un visu pārējo. Protams, kaut kādā līmenī tas ir iespējams. Viņi tomēr ir izstrādātāji, viņi to produktus labāk pārzina. Bet, ja jums viņi galīgi aprieksies, un īpaši jums būs pietiekami liela vide, jūs vienkārši atdarīsiet kādu citu, vai iekšēji uzņēmumā izstrādāsiet izmaiņas, uzlabojumus un tā tālāk. Produktu izmaksas pat tiem, kuriem ir kā šis OpenCore, tajā brīdī, ja jūs sākat izmantot lielā uzņēmumā, diezgan bieži izmaksas būs piesaistītas uzņēmuma vides apjomiem. Tas ir serveru skaits, vēl kaut kādi parametri. Un ja jums tur ir pārdesmit sistēmas, tā ir vienkārši kaut kāda summa, tajā brīdī, kad jums jau ir 1000 serveru, varbūt 10 000 serveru, varbūt vēl vairāk, tad šīs summas jums vieglāk būs no nulles un lētāk uzrakstīt savu risinājumu nekā licencēt dažus no šiem OpenCore risinājumiem. Un, protams, vienmēr ir jautājums, ja jums ir šāds produkts un šāds izstrādes modelis, ko jūs darīsiet, kad lietotāji izdomās, ka viņi grib sanākt kopā un uzrakstīt aizvietotāju kādam no jūsu aizvērtajiem komponentiem. Tas parasti beidzas ar konfliktiem un diezgan publiskiem kašķiem dažos gadījumos, līdz ar to vieglāk ir izmantot citu risinājumu, ja jūs gribat izmantot šo risinājumu lielās vidēs un nopietnām vajadzībām. Viens praktisks piemērs syslog serveri, tad blogera demoni, sākot ar vecajiem syslog.d, tad parādījās laikam 98. gadā risinājums kā syslog NG. Daudz avansētāks, daudz funkcionālāks, diezgan jauks patiesībā, bet viņš bija šis dual licensing, kur viņiem bija open source versija, kas saturēja
tāda bāzes funkcionalitāte, un tad ekstra lietas bija šajā Enterprise vai kā viņi tur sauca Premium Edition, laikam tajā laikā. Tur bija logošana datubāzē, laikam SSL savienojumu un vēl šis tas, kas bija diezgan svarīgi lieliem uzņēmumiem un tiem, kas gribēja varbūt analizēt logfailu datus daudz lielākā apjomā. Red Hat, tā skaitā arī Fedoras un visas viņu tajā dzimtas operētāju sistēmās un distribūcijās, viņiem bija syslog.ng, vai arī viņi pat nenonāca līdz syslog.ng, viņiem bija syslog visu laiku, un tad viņi domāja, vajag mums tad kaut ko advancētāku, to risinājumu syslogam, log serverim, log demonam. Un viņi mēģināja izvēlēties starp syslog.ng, un bija tāds risinājums parādījies nedaudz vēlāk, laikam 2004. gadu, ja pareizi atceros, rsyslog. Un pēc nelielas izpētes viņi palika pie rsyslog, lai gan tajā laikā syslog.ng bija ar plašāku funkcionalitāti. Galvenokārt tāpēc, ka syslog.ng bija šis duālais licencēšanas modelis, un viņi saprata, ka, ja viņi gribēs viņu uzlabot, viņiem būs konflikts ar izstrādātāju. Un viņiem vieglāk un saprātīgāk ilgtermiņā bija izvēlēties šo te rsyslog, kurš bija tomēr atvērtāks risinājums. Tas bija nedaudz par to, kas tad īsti ir atvērts un cik tas ir atvērts un cik godīgs ir mārketings šiem visiem risinājumiem. Tagad atpakaļ pie Zabbix konkrētākām lietām. Sāksim ar īstu vēsturi. Zabbix nav jauns risinājums. Viņš neparādījās pagājušajā gadā, šogad, aizpagājušajā gadā. Izstrāde sākās patiesībā jau 98. gadā, kas ir sasūtīti sen, bet tā oficiāli tāda publiskā Zabbix zināšanas diena, tas ir, laikam, 7. aprīlis 2001. gadā, vēl kaut kur var atrast internetā arhīvus, kur Freshmeet parādās Zabbixam pirmā, tur 1.0 alfa, kaut kas tur alfa 1 versija. Tātad, skaitot no 2001. gadā, cik tas ir jau kādi 15 gadiņi, laikam, tā diezgan risinājums ar vēsturi. Pirmie gadi tas bija vienkārši open source risinājums, jūs varat viņu internetā atrast, varat viņu lietot, tā apmēram viņš arī dzīvoja. 2005. gadā tika nodibināts uzņēmums, kurš nodarbojas ar Zabbix izstrādi, atbalstu, popularizēšanu un visu pārējo. Un 2012. gadā tika atvērta filiāle Japānā. Latvijā nav daudz uzņēmumu ar filiālēm Japānā, un vispār nav īpaši daudz uzņēmumu, kas Japānu kaut ko eksportētu. Un pirms gadiem, kādiem vismaz 3, un es domāju, tas īpaši nav mainījies, bija tā, ka absolūtais tops uz Japānu eksportā bija kokrūpniecības produkti, kā 98% varētu būt. Atlikušies lielākā daļa bija Zabbix. Līdz ar to mazs, bet otrā vieta. 2016. gadā, tas ir šajā gadā, Zabbix principā kļuva par populārāko monitoringa risinājumu pasaulē. Tas tā skan tā baigi tā skaļi, bet šis ir Google Trends grafiks par meklēšanu. Nagies, droši vien, ka visi ir vismaz dzirdējuši kādu vienu reizi, ja nē, tad tas principā bija open source, līdz joprojām open source monitoringa risinājums, kurš arī parādījās kaut kur ap 2000. gadu. Un tas bija tāds, kā jūs redzat, pēc kreisās puses, kur Zabbix ir sarkanā līnija un Nagies ir zilā līnija, tad starpība bija milzīga intereses ziņā. Gadu gaitā tas ir mainījies, un Zabbix ir tā lēnām, bet prātīgi un pakāpeniski un ļoti stabili kāpis uz augšu. Popularitātē Nagies ir turējies un tad sācis krist uz leju. Un kopš šī gada augusta bišķi, bet Zabbix ir populārāks par Nagies. Maz atkāp par to, varbūt, ko es te daru. Es sāku lietot Zabbix 2001. gadā, kas principā bija viena no pirmajām versijām jau. Es arī nostrādāju Zabbix uzņēmumā, 5-6 gadus šobrīd es gan tur vairs nestrādāju, bet varu jums godīgi pateikt, ka absolūti jau neinteresēta persona, ka Zabbix tiešām ir diezgan labs. Tā. Un ja es saku, ka diezgan labs, tas parasti nozīmē, ka viņš ir ļoti labs. Ko māk Zabbix īsti? Principā es jau minēju, ka gandrīz visu. Dažas lietas jums būs viegli izdarāmas jau tā kā autodebugs. Man nav jāsmas, kā to latviski pateikt, bet jau ar esošo risinājumu, ka dažām būs nedaudz vairāk jāpiestrādā, bet principā dabūt priekšā var visus datus. Kāds ir redzējis šo brīnišķīgo mūzikas video no 69. gadā? Jā, vismaz viens ir. Varam sintezēt visu bez riska, tas ir ģeniāls. Ir 69. gada superīga mūzika. Bet, tātad Zabbix nevar sintezēt visu, bet var uzraudīt vai monitorēt visu. Bez tādas nesaprātīga riska. Jā, būsim piesardzīgi.
Tātad operētāja sistēmas ir aģents, monitoringa aģents, ko jūs varat likt Linux, Solaris, Windows, HPX, AX, principā tur ir vēl vesela kaudze ar Unix-like sistēmām, kur tas strādās. Šis te aģents ir native process, tas nozīmē, tur nav Java, tur nav skripti, tur nav interpretēšana, kas būtu ātrdarbības problēmas, tas ir C valodā uzrakstīts process, kura reāli pati atmiņas aizņemšana šim te procesam, neskaitot tur shared libraries un tādas lietas, ir, ja nekļūdos, 64 bitu sistēmā kādi 750 kilobaiti. Ja jūs strādājat ar embedded sistēmām, kur ir maz atmiņas, maz visu resursu, varbūt tas ir riskanti, bet tādā normālā, modernā serverī to neviens pat īsti nepamanīs. Iebūvēts atbalsts SNMP tīkla iekārtas, IPMI, aparatūras līmeņa uzraudzība, tur bez operētāja sistēmas iesaistes, arī izslēgtām sistēmām bieži varam pārbaudīt temperatūru, ventilātoru apgriezienu, solis kaut ko. JMX, Java aplikāciju serveriem. Java ir absolūts korporatīvo risinājumu karalis un ir tikai uz augšu. Zabbixā ir iebūvēts komponents sadaļa, kas šo Java aplikāciju serverus var uzraudzīt pat tiešo, bez jebkādiem papildus skriptiem, integrācijām un tā tālāk. Virtualizācija, VMware uzraudzība arī ir iebūvēta, un tā ir tikai ļoti maza daļiņa no visas funkcionalitātes, tāpēc, ka, ja mēs iet cauri visai, tad jūs droši vien ļoti ātri jums tas apniek, tur ir ļoti daudz, ko Zabbix māk. Viena lieta, kas ir tā diezgan svarīga, jūs izvēlaties risinājumu nevis mājās paspēlēties vai mazam uzņēmumam ir, vai jūs izvēlaties risinājumu, kurš jums noturēs arī pēc kādiem dažiem gadiem, 5, varbūt vēl vairāk. Un Zabbixam ir tāda priekšrocība, ka viņam iekšējā struktūra, kā tas viss ir uzbūvēts, kā viņš ir dizainēts, ir diezgan labi izveidota un tāda stabila. Uzlabojumi, ja tie ir, viņi tiek diezgan ilgi pārdomāti, līdz ar to tādas lielas izmaiņas Zabbixā nemēdz notikt vienkārši tā, paņēmām, nomainījām, un pēc gada mums ir milzīga problēma. Risinājumi, es tā ļoti abstrakti runāju, es mēģināšu kaut ko konkrētāk to arī pastāstīt, bet šie risinājumi, viņi Zabbix iekšēji, viņi abstrahē objektus un pēc tam jaunā funkcionalitāte, nevis kaut ko uzrakstu pilnīgi jaunu, duplicējot kodu funkcionalitāti, viņi mēģina strādāt ar šiem pašiem objektiem. Runājot par šo bāzi, tad es jau minēju, ka aģents ir rakstīts C, attiecīgi aizņem mazu atmiņu, diezgan ātri strādā. Serveris arī C, arī diezgan ātri strādā parasti. Frontends ir lietotāja saskarnē, rakstīta PHP. Par PHP jūs internetā varat atrast pietiekami daudz bildītas ar jociņiem, bet visās valodās var rakstīt labi un slikti. Zabbix varat, tā kā viss ir publiski pieejams, varat papētīt Zabbixa kodu. C kods, kā esmu dzirdējis no cilvēkiem, kur to saprot daudz labāk par mani, ir ļoti, ļoti labs. PHP kods ir, tā, bet iet uz labo pusi. Tā, ka nekas slikts arī pat tur nav. Runājot par to iekšējo struktūru, un ko es mēģināju teikt, ka tā ir salīdzinoši laba un stabila un tāda ilgstošai izmantošanai varbūt piemērota. Visa konfigurācija ir centralizēta, attiecīgi tas nozīmē, ka serverī nekāda konfigurācija par to, ko monitorēt, kad ir problēma, tas viss notiek konkrēti tikai Zabbix sistēmā, tas notiek uzraugāmajās sistēmās. Kāpēc tas varbūt tiek īpaši izcelts? Ir citi risinājumi, kuriem tas tā nenotiek. Un, piemēram, līmenis, kurā kādas vērtības nozīmē, ka ir problēma, patiesībā tiek konfigurēts katrā serverī individuāli. Kas ir lielās vidēs, pirmkārt to grūtāk ir nokonfigurēt, otrkārt tam ir jāsako līdzi visu laiku, ja kaut kur kaut kas ir pamainījies vai nav pamainījies, kad tam bija jāmainās. Datu vākšana, tas ir pieņemsim tam pašām procesoru noslodzi, mēs vācam vērtības, mums viņas krājas. Šī datu vākšana ir pilnībā nodalīta no tā, ko mēs nosakām, kas ir problēma. Virs kāda līmeņa tagad procesoru noslodze, ka tas ir kaut kas slikts, ka vajag kādam sūtīt e-pastu, SMS vai zvanīt vai kaut ko citu darīt. Un arī reakcija uz dažādām izmaiņām sistēmām ir nodalīta. Līdz ar to mums ir 3 līmeņi. Mums ir tā kā datu vākšana, mēs detektējam, ka dati ir slikti, jo tas pirmais līmenis viņam pilnīgi vienalga, kādi tie dati ir, kad tikai viņi nāk iekšā. Otrais līmenis, ja dati ir, tad viņi interesē tikai, vai tie dati ir pareizajā līmenī. Un trešais līmenis, ja tas tur, iepriekšējais līmenis pateiks, ka kaut kas nav labi, tad tas trešais līmenis domā, ko nu tagad darīt. Runājot par to, kāda tā abstrakcija darbojas, viena veida lietas, uz ko mēs varam rēģēt, protams, ir tad, kad
tāds procesoru noslodze ir virs kaut kāda līmeņa, vai zem, ja jums ir tāda sistēma. Bet ir arī citas lietas, piemēram, mēs tīklā atradām kaut kādu iekārtu. Mums tur kaut kādi dati pārstāja nāk. Tas viss, tā reakcija, to viss atkal ir pilnīgi konfigurējama vienā veidā. Nav tā, ka katram ir kaut kas atsevišķs un citādāks. Tāpēc šie visi punkti, viņi ir tādi ļoti loģiski, šīs visas sadaļas ir abstrakcija, viņiem ir pietiekami laba. Lai gan esmu redzējis citus cilvēkus, kuri nāk no citiem risinājumiem, un viņi saka, ka abstrakcija ir vienkārši nereāli laba, jo citur tādas nav. Par to abstrakciju un kā tas viss darbojas kopā, tāda schēma nedaudz. Tas sarkanais hosts, tā var būt kāda servera sistēma, tas var būt webserveris, arī jebkas cits. Viņā iekšā ir datu vākšanas vienība, jeb items. Mūsu gadījumā tāda procesoru noslodze, tur nāk iekšā šīs te vērtības. Pilnīgi atsevišķi ir pārbauda, vai šī noslodze pārsniedz kādu vērtību, un pēc tam tiek ģenerēti tādi tā kā notikumi, kuri ir konkrēta laikā, konkrēts notikums laikā. Tas pirmais, tas CPU noslodze pārsniedz 1, tas ir definīcija, kas tad īsti būtu problēma. Un tas CPU noslodze pārsniedz 1 kaut kādā konkrētā senā laikā. Tas ir šis te notikums. Un triggeri, tātad tās definīcijas, kas ir problēma, viņi var pārbaudīt datus tikai no vienas datu, no viena datu avota, no viena šī te itema. Viņi var pārbaudīt no vairākiem vienlaicīgi. Piemēram, ja mēs zinām, ka mums ir liela procesora noslodze, bet sistēmā ir daudz lietotāju, tas ir ok, jo viņi tur visu kaut ko dara, viņi tur vienkārši ir daudz. Bet ja pēkšņi ir tā, ka mums ir liela procesora noslodze, bet sistēmā ir 5 lietotāji, tad mēs sūtām paziņot, ka kaut kas nav kārtībā, jo tā nevajadzētu būt. Un to var darīt arī ne tikai vienā sistēmā, ne tikai vienā serverī, piemēram, bet var to pārbaudīt vairākus serverus paralēli un vienlaicīgi. Piemēram, ja mēs zinām, ka mums nestrādā NFS serveris, kuru izmanto web serveris, lai parādītu lapas, tad mēs varam šo te visu salikt kopā un pārbaudīt. Ja NFS serveris nestrādā, tad mums web serveri pārbauda notiek nedaudz citādāk. Un tad, kad notiek kāda problēma, tad ir šie te nosacījumi, kuri pārbauda dažādas lietas. Tur ir ļoti daudz lietas, ko varētu pārbaudīt. Šajā gadījumā mēs pārbaudām tikai tādā, tas ir kaut kāds serveris. Labi, tas ir. Tā ir CPU problēma, procesoru problēma. Ja, ir, atbilst. Un tas nav darba laiks. Mums spriežot pēc tā, kas notika 12. vakarā 16. gada septembrī, tad tas laikam nebija darba laiks attiecīgi. Izpildām kaut kādu darbību. Šajā gadījumā mēs sūtām e-pastu par to, ka procesoru noslodze ir pārsniegusi kaut kādu līmeni. Paziņojumos var iekļaut visādi informāciju, piemēram, kāds tagad ir tā procesora noslodze. Ja jums ir šādi dati, Zabbixā varat ielikt informāciju par to, kurš ir atbildīgais par šo serveru, viņa telefonu numuru, mājas adresi, seriālos numurus par sistēmām. Šie paziņojumi būs tik derīgi, cik jūs gribēsiet, lai viņi būtu, un cik jūs varbūt arī nedaudz ieguldīsiet darbu, lai savadītu vai automatizētu šīs informācijas nokļūšanu Zabbixā. Jā, tad ir items triggeris, kas tur vēl bija hosts. Ir tā, ka latviskots Zabbix frontends, ja šī saskarne līdz galam nav. Nu, ja tā godīgi, tur ir baigi maz, tur varbūt kādi 4, 5, 6 šobrīd. Vienbrīd tur mēs ar pāris izstrādātājiem mēģinājām viņu latviskot. Ir diezgan grūti izdomāt, kā lai notulko šos vārdus visus pareizi. Ja kādam ir vēlme, un varbūt ir, pieņemsim, kāds students, kurš grib izlīst pārāk tehniski nedarbojoties, bet tur rakstīt kādu darbu par to. Jā, tur ir adrese detaļām, kas būtu jādara, un tā būs tā adrese, kas viņu nofļest, jā? Tur jau tiesnīgi visi kaut kur tā parametrizēt, smuk ērā. Jā, ir PO faili, ir online output. Ja ir vēlme to darīt lielākā apjomā un lokāli, protams, visi PO editi, virtuāli, kas vien PO editēšanas tūļi. Ja gribas tā nedaudz, tad tas online ir vienkārši formiņa, aizējam, ieraugām frāzi, iztulkojam, padarīts. Ja, tur viss ir tā diezgan jauki. Bet, apjoms ir paliels. Tur... 16,000. Tas ir vārdi, laikam, ja? Jā. Nu jā, tātad 16,000 vārdi šajos stringos. Nav tā, ka viņi visi būtu unikāli, ja, protams. Bet lielajās valodās var iztulkot, protams. Spāniski, krieviski, japāniski ir, jo Japānā ir vienkārši ļoti liela lietotāju bāze. Portugāliski, protams, Brazīlija piestrādā. Bet, jā, no Baltijas valstīm nevienā valodā nav pilnībā pārtulkots. Tas tāds indikators.
Jā, tad virknes vai šie strīmi, nu tātad kas tie būtu teikumi, pogu, virsraksti un tālāk ir ap 3000. Vienu brīdi bija daudz vairāk, bet tika tā varbūt ne 100% rūpīgi, bet diezgan rūpīgi iestrādāts, lai unificētu. Jo tur bija tādas vietas, kur varbūt kaut kur pišķīt tur forma atšķirs, kaut kur punkts ir, kaut kur nav vienādiem šiem ziņojumiem, tad tie tika visi nedaudz unificēti. Jā, par to, cik viegli ir lietot sistēmas un cik viegli ir lietot Zabiksu. Ja ir funkcijas un ir programmas un ir programmu sadaļas, kuras likt dokumentā, tas ir ārkārtīgi kaitinoši, jo izstrādātājiem ir cita uztvere par dzīvi. Ne tikai par lietām, bet vienkārši par visu bieži. Vai tā būtu drošība, vai paziņojuma lietderība, vai uzstādīšanas ērtums, vai kur ir augša. Daudz, kas ir atšķirīgi no tā, kā varbūt lietotājiem šķiet. Zabiksam ir laba dokumentācija, kas ļoti palīdz. Pat tad izstrādātājiem bija cita uztvere, tad vismaz tā ir labi dokumentēta. Ir lietas, kas trūkst, bet tas ir ļoti maz. Ja nu jūs kādu atrodat, kas tiešām trūkst šajā dokumentācijā, jūs pētāt un tiešām nekur nav, stāstiet izstrādātājiem, es domāju, viņi noteikti neizmetīs šo domu un uzlabos. Un vēl viena lieta, kas ārkārtīgi svarīgi, ir tas, ko programma dara, ja kaut kas nenotiek tā, kā tam būtu jānotiek. Tā godīgi pateikšu, ka pirms gadiem kādiem 7, 8 Zabiks bija tā pa vidam, traģiski un labi. Kaut kur tā, bija ok. Ja kaut kas nenotika, kā vajadzēja, dažreiz varēja ieraudzīt to kaut kur, kā normāli paziņojumi. Dažreiz bija tā, ka vai nu klusums, vai paziņojums bija vienkārši tāds, ka viņš pilnīgi neko jums neizteiks. Tas ir ārkārtīgi uzlabots. Un pēdējo kādu 2-3 gadu laikā arī var redzēt, ka seko izstrādē, ka izstrādātāji reāli tam pievērš uzmanību, kas ir ārkārtīgi labi. Viņi skatās, teiksim, un viens otram saka tā, šis teikums, tas nav īsti varbūt precīzi, uzlabojam to, ja? Vai šis paziņojums ietver kaut kādas 3 dažādas lietas. Nodalām tās un katrā reizē uzrakstām, kas īsti par problēmu. Es esmu tik ļoti priecīgs par šādu tendenci, ka tas man bija nedaudz jāpareklamē. Ja tie, kuri vēl nav mēģinājuši Zabiks, gribētu pamēģināt, tad principā gan jebkurā Linux distributīvā būs ļoti viegli Zabiks instalēt, vai jūs to darāt no source code, vai tās ir pakas, RPM, dev, vienalga, tur ir kaudz no tām pieejamas. Ir arī virtual clients. Ja jūs, protams, gribat to likt produkcijas vidē, tad tas būs atsevišķi uzstādīšana un tā tālāk, bet paspēlēties, pamēģināt, kādēļ ne. Bet Zabiksam ir daudz un dažādas versijas. Un gadu gaitā viņas tur nāk ārā, dažas tur iet prom, dažas neiet prom. Īsumā par to, ja jūs gribētu pamēģināt, kuru versiju tad īsti ņemt, un Zabiks versijas iedalās divās tādās kategorijās, varbūt pazīstamās jau no citām programmām, no kurienes arī šī ideja tika tā kā aizņemta. LTS, jeb Long Term Support, ilga perioda atbalsts, kaut kas tā virzienā varētu būt. Šī būs tāda stabilāka. Tur izmaiņas būs tikai kaut kāda kļūdu labojuma, arī ne visi, tikai tādi svarīgākie. Tad šī versija būs stabila, bet tur nebūs jaunākā funkcionalitāte kaut kāda, kas ir parādījusies pēdējā pusgadā, gadā, 2, 3, atkarībā no tā, kur versiju jūs izvēlēsieties. Kļūdu labojumi šīm LTS versijām ir pieejami 3 gadus vispārīgie, un tad vēl 2 gadi pa virsu, kaut kādi īpaši kritiskie, kas principā līdz šim nav gadījies, jo, kad viņi bija sārā 3 gadus realizēta, tad tur vairs nekas kritisks īpaši nemēdz izliekt. Bet drošības lietas mēdz atklāties kaut kāda drošības problēmas, tad vēl 2 gadi pa virsu plus ir arī drošības un kritiskajiem labojumiem. Tad kopā 5 gadi, kas šādai programmatūrai ir diezgan daudz un parasti arī pietiekami. Un ir arī šīs ne LTS versijas, kuras ir mazāk stabilas, jo viņi tikko iznāca parasti, bet tur parasti ir kaut kāda jauna funkcionalitāte. Kļūdu labojumi ir pieejami līdz nākamajai versijai. Oficiāli skaitās nākamā versija plus 1 mēnesis. Kā jau varbūt zinām, tad programmatūras izstrādē nevienmēr jaunas versijas iznāk tad, kad tām ir jāiznāk, kad tika paredzēts. Aizkaves gadās dažādi, dažiem negadās. Principā tas ir tā ļoti reti, dažiem gadās vairāki gadi. Arī Zabiksam ir gadījies pagātnē, ka pāris gadus aizkavējas versija. Bet ir tāda, teiksim, mērķis un vēlme šīs versijas laist ārā katrus 6 mēnešus. Tad, ja viss notiek kā plānots, tad rēķināties, ka ne LTS Zabiks versija būs atbalstīta aptuveni 7 mēnešus.
Tad vēl ņemam vērā, ka pirmais mēnesis varētu būt tādi bērnu problēmas, tur kaut kas bija palaists garām, kaut kas jaunajā versijā, jaunajā funkcionalitātē nav gluži perfekti. Tā ka, kādu pusgadu jūs varat rēģināties ar šo atbalstu, pēc tam jau vairs nekāda labojuma nebūs. Kuru tad izvēlēties? Ja gribat paspēlēties un redzēt, kas tad ir jaunākais, foršākais Zabiksā, ņemam ne-LTS versiju, ņemam visu pašu jaunāko un tā tālāk. Ja liekam, jau domājam par izmantošanu uzņēmumā, kaut kādā lielākā vidē, skatāmies, ja jums ir cilvēki ar brīvu laiku, ar tehniskajām spējām, kuri šo visu uzturēs un atjaunos pēc pusgada, varbūt pat ātrāk, lai būtu šis atbalsts, lai drošības labojums saņemtu un tā tālāk. Varam ņemt ne-LTS versiju, ja jūs tomēr gribat rēķināties ar programmu, kur ir bišķīt stabilāka, kur būs arī atbalsts un labojumi vismaz dažus gadus, tad tomēr šī LTS versija varbūt ir drošāka izvēle. Nav jau tā, ka Zabiks ir tāds, tur kaut kāds kods kaut kur internetā un tur kaut kāda dokumentācija arī ir un tā tālāk. Zabiks ir baigi vienkārši, tāda Zabiks Latvijā izstrādāts, nav īpaši tālu. Dzelzeles un Ulbrukas ielu krustojums, Dzelzeles 117. Adrese, kur diezgan daudz gadus nebija nevienā kartē, jo to ēku tur uzcēla tikai 2005. gadā, pēc tam 5 gadus vēl kartē lika. Tā izskatījās, ka daudziem bija tāds viedoklis karšu izstrādātājiem. Bet jā, no šejienes taisnā līnijā vai netaisnā līnijā, ja salīdzina ar citiem produktu izstrādātājiem, nekas nav. Var aiziet, var aprunāties, ja lietojat Zabiks un viss ļoti patīk, var aiznest kādu dāvaniņu, var vienkārši pateikt paldies. Strādā tur cilvēki, nekoži parasti, līdz ar to tā diezgan draudzīgi arī šie te visi speciālisti. Un ja jums ir pazīstami cilvēki, kuri tiešām ir labi speciālisti un kuriem nav darba, kas laikam IT sfērā nav gluži tāda izplatīta lieta, Latvijā neesmu dzirdējis tā, ka īpaši labiem cilvēkiem nebūtu darba. Bet, ja ir interesi strādāt arī ar atvērtiem risinājumiem, viņiem noteikti vajag programmētājus, vajag vienkārši labus IT speciālistus, īpaši ir Linux zināšanas, tad tur var arī aprunāties par darba iespējām. Un par to, ka nav īpaši bezpersoniski, ir Zabiks konferences, kuras pilnīgi noteikti nav garlaicīgas. Notiek katru gadu, septembrī, notiek Rīgā. Kopš 2011. gada jau, līdz ar to pieredze ir organizētājiem, pasākumi principā ir ļoti labi organizēti. Tādas problēmas īpaši nav bijušas, praktiski nekāda, vai arī tās ir tikušas tik veikli atrisinātas, ka dalībniekiem ir knapi sanācis vispār pamanīt, ka bija problēma. Protams, nav jau tā, ka tikai izklaide ir diezgan nopietni, tad ir 2 pilnas dienas, daudz tehniskās informācijas, un ir viena lieta, kur Zabiks ir nedaudz mācījies no pirmajām konferencēm. Pirmajās konferencēs starpbrīži bija neliela, tur 10 minūtes pēc pirmajām 2 runām, piemēram. Protams, problēma ir tāda, ka visi iziet ārā un sāk runāt par to, ko tu dari ar Zabiks. Es viņu, tā. Un tad pēc 15-20 minūtes vēlāk, jums joprojām nevar dot atpakaļ iekšā, jo viņiem visiem ir interesanti savā starpā. Viņi uzzina daudz vairāk, varbūt bieži nekā no tiem talkiem oriģinālajiem. Bet šogad starpbrīži bija pa pusstundai. Tādi pagarinātie. Arī tad varbūt bija grūti tajos visus dabūt pēc tam atpakaļ tā uzreiz, bet vismaz bija tā, ka viņiem bija iespēja savā starpā sazināties. Un tā superīgā lieta šajā visā ir tā, ka kā kuram, protams, atkarībā no tā, cik daudz jūs zināt par Zabiks un cik daudz jūs gribat runāt ar citiem lietotājiem, bet es tā teiktu, gandrīz vai puse no konferences ieguvuma ir vienkārši iespēja parunāties ar citiem cilvēkiem, kuri izmanto Zabiks un jūs varat iemācīties kaut kādas absolūti pārsteidzošas lietas. Un tā arī ir tāda brīnišķīga lieta, ka pat, kad es biju Zabiksā nostrādājis vairākus gadus un tiešām, tur ir kaut daudz par Zabiksu zināt, man ļoti bieži lietotāji pārsteidz ar kaut kādiem tādiem oriģinālākiem risinājumiem, kā viņi Zabiksā kaut ko izdarījuši. Un nebija tā, ka bija kaut kas ārkārtīgi tāds nišas lieta, tās bija lietas, kuras šis noderēs noteikti daudziem, un nākamajās Zabiks apmācībās es vienkārši paņēmu un aizņēmu šo ideju pastāstīju pārējiem Zabiks lietotājiem. Tā ka viņi visi ir baigi gudri arī. Ar ko sākējums Zabiks nav nekāda pieredze bijis, protams, ir mājaslapa, kur var visu kaut kādus linkus atrast uzreiz, tiešais links uz dokumentāciju. Šis ir uz šī brīža LTS versija uz 3.0. Tātad šī brīža LTS versija, pati jaunākā ilgā atbalsta
versija ir 3.0, neilgā atbalsta versija ir 3.2, kur iznāca, nevar vairs teikt, pat pirms dažiem mēnešiem laikam, ap Zabbix konferenci tad septembrī, pirms mēneša, un bišķī tas sanāk. Ja gribas spēlēties ar kaut ko mazāk stabilu, tad 3.2, 3.0 ir šī stabilākā. Vecākas versijas jau īsti vairs nav vērts, jo 2.2, 2.0 vēl it kā ir atbalstītas, bet viņas ir tādas nesvaigas vairs. Un 2.4 bija šī te īsā atbalsta versija, kur vairs netiek atbalstīta kopš septembra vispār. Un, protams, Zabbixam ir arī fórumi, kuri ir vidēji aktīvi, atkarībā varbūt no valodas fóruma un tādām lietām. Ir e-pasta sarakstes listes, kuras jāatzīst vēsturiski ir diemžēl izveidojušās kā ārkārtīgi neaktīvas, bet ir viens saziņas veids, kurš ir ārkārtīgi aktīvs, un tas ir IRCA kanāls, Female tīklā. Vai kāds šeit izmanto IRCA? Jā, 1,5. Vai ir kāds, kurš nezina, kas ir IRCA? Visi vismaz zina, kas ir IRCA, labi. IRCA ir vislabākā vieta, kur dabūt, un ja ir iespēja arī palīdzēt citiem, dabūt palīdzību par open source risinājumiem, jo gandrīz visiem svarīgākajiem open source risinājumiem, free software risinājumiem ir IRCA kanāls, čatiņa kanāls, kur parasti ir diezgan pieredzējuši speciālisti. Zabbixa IRCA kanāls ir vispopulārākais IRCA kanāls par monitoringu vispār. Jau diezgan ilgu laiku patiesībā. Un tas ir, kas te ir redzams šis te grafiks, tas ir Zabbixa grafiks, kurā Zabbix monitorē, cik daudz lietotāju ir Zabbix IRCA kanālā. Tad tas ir pirmkārt piemērs tam, ka ar Zabbix var monitorēt principā visu. Tad šajā gadījumā mēs monitorējam lietotāju skaitu. Un šis grafiks ir arī aptuveni 10 gadi, no 2007. 2006. kaut kam tur līdz 2016. gada beigām šeit. IRCA kanāls bija pieejams nedaudz arī pirms tam, bet tur dati ir zuduši, līdz ar to mēs redzam tikai tur, kur aptuveni bija 20 lietotāji, tad viņš tā kā kļuva populārāks, tagad tur ir virs 300 lietotājiem, jebkurā brīdī. Nav jau, protams, tā, ka viņi visu laiku tur muld, viņi tur reizēm sēž un vienkārši gaida, ka kāds uzdos jautājumu, lai varētu atbildēt, vai arī gaida, kad pašiem būs kāda problēma. Bet IRCA kanāla, tā kā internets ir pieklājīgāks, dažos nostūros, dažos mazāk pieklājīgs, un IRCA kanāli arī mēdz būt tādi, kur varbūt nepieredzējušam lietotājam viņu tā kā sākumā nedaudz pārbāks pāri ar ceļa rulli, tad vēl nedaudz tur vēl kaut ko sabakstīs, un tad, ja viņš izturēs, tad viņš dabūs labu palīdzību. Zabbix IRCA kanālā tā parasti nav, tur cilvēki ļoti draudzīgi, tāpēc tur principā var uzdot jautājumus pārāk nebaidoties. Un šis grafiks arī tāda šie 10 gadi ir uģenerēts, to varbūt nevar saskatīt 0,26 sekundēs. Šis varbūt nav tāds perfekts piemērs, jo šī ir maza devo sistēma, kur nav daudz citu datu, bet vienalga, 10 gadu grafiks sekundes piekdaļā, ceturtdaļā. Varbūt nav tik traģiski, ka Zabbix arī tādās lielās vidēs tīri labi strādā. Un tas arī ir pēdējais slaids, kas man šodien bija.